un vārds. Tieši beats un vārds. Beats un vārds, jā, beats un vārds. Podcasts Beats un vārds sadarbībā ar Monster Energy. Tu jau zini, vai ne? Un mēs esam atpakaļ ar 5. epizodu 5. sezonā. Un ciemos ir neviens cits kā no Liepājas ar Liepājas vējiem atpūstais Pac-Mans! Jo visiem? Vasap. Nu ko, vējiem atpūstais pūstiem vējiem, vējiem līdz apmēram tā to varētu teikt. Aha. Un tad tā mēs sēžam arī, un domājam, kaut kas tā jau jāparunā, ja jau visi savākušies. Tipa gudrīši, divi novākušies. Galvenais, lai kamerā izstās, tā, normāli, daudz maz gudri. Uzliks filtru. Jā, čoļi sačinīs, Klausies. Klausos. Kas vispār jauns šobrīd ir? Kas pēdējā laikā ar mūziku? Un uzreiz tāds jautājums, kad būs albums? Jo es uzreiz pateikšu visiem priekšā, kāpēc es to zinu, jā. Viņš pie manis ieraksta albumu pēdējā laikā, jā. Tīpā laukīšā. Sneak peeks maz, jā. Bet kādu laiku neesmu tevi redzējis? Stāst, kas tur notiek? Vienkārši daudz darba, tas ir viss. Daudz darba šeit notiek, un albums būs ātrāk nekā visi domā, jo viņam jau bija sen jāiznāk, bet domājam vēl bišķi palūk garumā, pahaipot, pastīties, ko pārējie dar, zin kā. Un kā es zinu, kad būs albums, tā kā, ja kādam ir kādi jautājumi, varat viņam prasīt, zini. Ja grib, var kādu finansējumu iemest tur biznesmeņi, zina, attīstības fondā, tad jau var kaut kāds demo noklausīties kaut ko. Bet, pavisam drīz vienkārši gaidījām daudz arī uz feature māksliniekiem. Ne visi var vienmēr, tad, kad es varu, un 200 km ķipa no Liepājas uz Rīgu. Katru dienu braukāt ir kā ir, tāpēc bišķi sarežģītāk tas process iet, nekā bijām domājuši. Bet okei. Liels attālums, Rīga, Liepāja, zin kā, mēs konektējam, kustamies vienlaicīgi pa 2 pilsētām. Tas, man liekas, ir arī diezgan labi, jo mēs paspējam sev atrādīt gan tur. Ja būtu vēl kāda liela pilsēta, piemēram, tad arī tur būtu jākustās. Tā kā šautos Liepāja, vienkāršāk sakot, zin, tāda fiška. Jā, un zin kā, mēs jau abi aizņemti cilvēki, katru tur pa darbiem, šeptē, kā tu saki, šeptējās, Tad mums jau vajag vēl sabīdīt laikus, kad es esmu brīvs, kad Pakīs ir brīvs, mums vēl starpā ir liels gabals, tā teikt, tā kā labs nāka gaidīšana gan jau, un mēs tā kā bijām jau rēķinājuši, ka uz šo posmu jau albums būs kaut kur jau pie apvāršana, bet gan jau, ka ir, kaut kur tūmā jau. Palielam pa ļoti tū. Tāpēc, jā. Es sāpēs un es possible kaut kā tā. Tā kā cilvēki tagad ir informēti? Jā, tagad jāgaida. Labi, tu vēl jautāji, kas jauns mūzikas pasaulē. Jā, stāstiroši. Paļubom Maradona ir diezgan jauna pusgads, kā nekā dropouts, zin kā. Protams, turpinam klausamies, jā. Par pārējo industriju bija kādu laiku apakaļ, cik es sapratu HR top 10. Ieteikt nočukot, pastīties visiem, ja kāds neredzēja vēl. No manas puses, tieši runājam par Latviju vai vispār overall? Tu domāji, hip-hops LV top? Jā, tas bija hip-hops LV. Jā, hip-hops LV. Jā. Okay. Labi, visi esam cilvēki, mēdzam kļūdīties, tā kā saprotat paši sevi. Jā, klausies, vēl kas ir, tu vispār tā bieži staigā pa intervijām? Es staigāju pa hūdu intervijām. Es vienkārši visu laiku uzdos pa savam spotam, bet jā, rēti, kad sanāk, zin. Jo visi jau, kā jau runāju, visi nāk, zin, tā kā uz Rīgā daudz kas notiek, un uz Rīgu Liepāju ir jāizskat bieži, lai tiktu uz tejienu un braukt. Kā tev liekas, ir labāk, ka tu bieži visu kaut kur esi un parādies, un ne uz intervijām visur piedalies, vai tu tomēr es tikko skatījos par Michael Jacksona filmu, viņš tur teica, tajā biogrāfiskajā filmā, viņš tur teica, ka viņš grib būt tā kā mītiska persona, kurš nekur neparādās, reti, kad parādās kaut kādās intervijās un tā, kas tev liekas pareizāk mūsu platumgrādos un mūsdienās, kā labāk darīt, biežāk būt vai retāk parādīties kaut kur? Man patīk, ka tu saki platumgrādos, ja mums būtu savādā grādi, kā būtu. Es nezinu, tas ir, es domāju, ka ļoti daudz lietas strādā šeit savādāk nekā tas strādā, pieņemsim, Amerikā, Eiropas kaut kur rietumos vai Āfrikā, piemēram. Ja?
Okay. Labi, ir divi veidi noteikti, kā mēs varam šo situāciju paskatīties. Sākot to, ka, ja tu bieži staigā, tu zini, tu attīsties, tu pierodi pie tā, zini, tu katru dienu tas jau paliek tāds, ka side jobs, varbūt pat ne side jobs, bet lieta, ko tu jau dari ikdienā, un tev ar to nav problēmas, kad tu saskaries. Tu zini, kā atbildēt, kā reaģēt. Zini, kustināt savu ķermeņa valodu pareizi. Piemēram, arī, ja tev kāds jautājums izšūpā, ar ķermeni savu nenodot, ka tu esi satraucies vai kaut kāda tāda fiška. No otras puses, ja mēs skatāmies, manuprāt, ir krūtāk tas, ka tu neesi tik viegli sasniedzams, neesi pieejams. Ir tīpaši hip-hop pasaulē. Zinot, cik daudz citur rap industrijās, džeki, viņi bieži maskās repo, viņi neatklājās, ir tīpaši underground kustības kultūrā. Tā kā, man liekas, krūtāk ir tas, kā es sev arī dotajā brīdī zinu, pasniedzu un tā, ka neesmu tik viegli pieejams, var sakontaktēt, bet arī tā daudz maz nezinu ikdienā, par ko es kustos. Viņi domā, ka stūra bizness ir stūra bizness, bet stūra bizness nav tikai tas, par ko cilvēki domā. Tas ir worldwide, tas ir viss kaut kas savādāks, tas ir mentalitāte, tā ir vairāk tā to varētu nosaukt. Tā kā, es nezinu, man personīgi liekas, palikt tādam nezināmam, tādam mistiskam, tas ir daudz krūtāk. Ir tīpaši rēpāķi. Kāpēc es tev par to, nevis kāpēc, bet man ir turpinājums šai lietai, tāpēc, ka mums ir, ja tu atceries, mums ir viena intervija ar tevi no aizpagājušā gada laikam vai aizaizpagājušā gada Summer Sound. Es neatceros, vai 2 vai 3 gadu atpakaļ. 23. gads. Jā, mēs nofilmējam tad, kad mums bija tie festivālu apskati, ko mēs taisījām. Un mums bija, ja mums ar visiem bija sataisīti, tā pa druskai, tur visi tie mazie jautājumi, tad ar Pekme mums bija, man liekas, ka nemaldos, 30 minūšu gara intervija. Mēs tur staigājām pa Liepāju, filmējām, kura nav izlaista joprojām. Bet Jūs glabājat materiālu? Es viņu vienu brīdi meklēju, gribēju atrast, bet kaut kā mums toreiz ieķērās tā intervija. Es nezinu, kāpēc mēs viņu neizlaidām. Neatceros iemeslu, jā, bet... Aiztusējās. Summersons kā nekā zina. Nē, toreiz kaut kā laikam mēs gribējām, es nezinu, vai nokavējām kaut kādu momentu, ka mēs viņu gribējām vai ko, vai tur nebija kaut kas līdz galam, es neatceros. Bet jā, es viņu meklēju nesen, es varu iedomāties, kur viņa apmēram varētu būt, bet... Labā ziņa tāda, ka mēs varam uztaisīt vēl vienu šobrīd. Okay. Bet tā bija vairāk tiešām kā intervija, šis ir vairāk kā podkāsts, tāpēc podkāstam bija savādāks formāts. Bet tā ir tā leģendārā, mēs tagad varam iestādīt to, leģendas sēklu, ka tāda pastāv, un pēc tam varbūt pēc kaut kādiem 20 gadiem, kā tagad visādas, footage nāk ārā no tur visādiem tur leģendām vai tur, neredzētas intervijas, un viņas tagad ir zelta vērtē, ka pēkšņi uznāk kaut kas ārā. Kaut kas neredzēts. Man liekas, arī tā intervija bija tāda, pa puspāli, varētu tā teikt. Jo, kamēr mēs aizgājām no teritorijas līdz Stuģikam, jā, tur jau bija diezgan labs temps, bija uzņemts ejot, jā, un tad tā nebrīnos, kāpēc tā intervija arī neiznāca ārā, iespējams, jā, bet tā, es domāju, ka ja mēs ierunājamies par viņu, viņi kaut kad drīz parādīsies atkal, un tajā varēsiet nočukot, varēsiet pastīties. Jā, jo mēs tur vairākas reizes gājām gan uz vienu pusi veikalā, gan atpakaļ ceļā veikalā. Mums pat izmet no veikala, jo mēs mēģinājām pat veikalā filmēt. Bija tur tāda lieta, jā. Tā kā mēs tagad tādu sneak peeku iedodam tam, kas nekad neiznāks, iespējams. Tas tā kā stāstīt par savu demku, kur es vakar uzrakstīju, un nekad neiznāks. Un nevienam neizsūt, jā, arī. Un tad visi domā, viņš tiešām viņu uztaisīja, vai tas ir tāds tā kā, mīts, vai... Tas ir apmēram kā pa albumu tagad, zini. Cilvēki jau sāk domāt, tas albums varbūt arī sākumā pieminētais tur kaut kur uz to pusi iet. Jā, un vēl, zini, tu vēl ieplūgoji par to, un tagad tu vēl pastāsti par to interviju, kur neiznāks dziesmu, vispārējais, tā kā varbūt Kaizers arī uz vienu roku ar mani, un varbūt albums nemaz nebūs. Stūra bizness. Jā, mentalitāte, atcerieties. Skalojam cilvēkiem smadzenes. Un uz to taisa babka. Jā. Kādā veidā mēs vēl neesam izdomājuši? Pīzdēts tik nopietnas sākums intervijai. Apmēram saprotu, kas bija tajā intervijā. Labi, ok. Tā tad ar to viss skaidrs, jā? Visiem viss skaidrs, ka nekas nav skaidrs. Kā ir vispār taisīt repu ārpus Rīgas, jā? Krasau. Vai Liepājai ir kaut kāda sava tur, Liepājai sava skaņa, sava identitāte? Viennozīmīgi. Pasēs visi, man liekas, tādi lieli cilvēki mūzikas industrijā, piemēram, kā Ulds Marhilevičs, ir nācis no Liepājas, zini. Rāča arī, man liekas, ja es nemaldos,
ja daļai liepājnieks varbūt ir 100% liepājnieks. Un no turienes vispār ir kaut kāda savādāka enerģija. To pilsētu sauc, ka tā ir pilsētai ir dvēsele, pilsēta ir dvēsele. Un es ticu, ka tā mūzika ir tā dvēsele, kas kustina. Un vienkārši jādodās uz Rīgu tikai tāpēc, lai tu izsistos. Bet es pierādīšu, ka no Liepājas arī var izsisties. Tas ir čist. Man tieši nākamais tāds apakšpunkts bija piemetināts, pierakstīts, pieskritelēts, vai vispār mūsdienās lokācijai ir nozīme, jo agrāk gan jau viņi bija lielāki. Nu. Redz, kā atbildēju uzreiz uz diviem jautājumiem. Jā. Bet back to par to jautājumu, ja mēs runājam. Jā, Liepāja ir savādāka tā kultūra. Zin, mums ir savi tādi underground džeki, kurus zinu tikai lokālie. Ir džeki, kuri freestēlo no 12. panākt līdz 6. no rīta, kamēr klubs aizvarās. Jā, un izaicina visi, pat ja tu negribi, viņš to sāk ar tevi freestēlot. Vienkārši nav cilvēku, kas to visu industriju Liepājas rap industriju pacelt un spētu kustināt. Šautos Rajam, bet viņš vien brīdi ļoti daudz darīja tā, lai Liepājā kustētos hip-hops. Viņam bija savs bārčiks, viņš tur mākslinieks aicināja. Zinām, piemēram, kā Ozols, to es atceros, ir bijis mazais zaļais, viņi vēl bija, kas vēl tāds? Jā, stobrs bija, un ar stobru, jebkurš varēja toreiz freestēlot, vēl tāds prikols bija. Tā, kad, es domāju, ka ja būtu cilvēks, kas strādā tieši ar kontentu tajā vietā, būtu arī ļoti labs materiāls. Bet skatāmies arī to pašu Silraku, viņš arī, Roģi ir ļoti netālu no Liepājas, zini? Un arī šobrīd viņš strīnsvē ļoti netālu. jā, un atkal, jā, mēs esam, zini, tas kurzemniekam ir kaut kas savādāks. Es pēdējā esmu daudz par to domājis, un man liekas, ka viņiem ir tas dialekts savādāks. Kāpēc tā mūzika izklausās savādāk? Kāpēc viņi tāda, varbūt neteiksim klausāmāk, bet gribās paklausīties vēlreiz. Nav tā, ka ar vienreiz noklausās, nē, man nepatīk. Ok, davai, ček. Ja tu nesaprati pirmajā reizē, tad tev vajag vēl vienreiz, lai to noklausītos un iebraukt tajā visā. Liepājā vēl ir arī Slavas alejas roka, kur visi mākslinieki, tādi zinām, cilvēki mākslā, tajā kultūrā, jā, ir roku aleja, man liekas, es nemaldos, viņi tagad ir pie bowlinga, bet viņi bija visu laiku pie Roķens pirmās, kas tagad vairs nav Liepājā. Un tas arī ir tāds savu veidu rādītājs zīmols tam, ka Liepājā ir šī kustība, Liepājā ir kaut kas tās saknes tajā mūzikā, jo vēl ir arī daudzās vietās notis pa pilsētu ejot, un tās notis tev ved uz kaut kādiem nozīmīgiem vietām, kaut kādām, kur kaut kas ir sācies tieši saistīts ar radošo pasauli. Man patīk, kā Pakijs visu laiku skrien pa priekšu maniem jautājumiem. Jo nākamais, zini, kāds bija? Apakšpunkts pierakstīts, lai tas tā, lai es neaizmirstu lietas, ja? Kas šobrīd notiek Liepājā, ko Rīgas klausītāji nepamana. Principā tu tikko arī to daļai izstāstīji. Būs kaut kā baigi, viss tā labi, peldam. Varbūt var vairs vispār neko neprasīt. Pakijs vienkārši monologā mauc. Tā kā izziņā, zini, ko tu jautājums zini, neatbildēs, jā? Skaidrs. Tā, labi, ok. Kas tev bija pēdējais hīts, ko tu uzskati par pēdējo tavu? Hīts, es domāju, tāda mēroga dziesma kā Sipenkūp, piemēram, ja, par kuru tu arī, protams, pastāstīt sīkāk, bet tā ir pēdējā vai pēc viņas ir bijis? Jo viņi pirms 6 gadiem, liekas, iznāca, vai ne? Jā. Ir taču vēl, kur tu uzskati par tādu dziesmu, kas ir, hīts, kas ir hīts? Tā, kuru droši vien jau uzreiz pēc skatījumiem tu vari redzēt, ka cilvēkiem vairāk viņu laiž apgrozībā. Jā, purvājs, miglājs varētu būt. Īstenībā tāpat Maradona arī ievilk tādu ķeksīt, ka viņi ir tajā, ka viņi varētu būt līdzīgs. Un kūpju jau skatoties pēc kādiem Spotify streamiem vai kas, viņi ir diezgan tuvu pēc cipariem. Nedēļas, mēnešu griezumā, pusgads tagad būs pagājis, tad varēs pateikt vairāk arī. Bet jā, cipara statistika rāda to arī, ka tā varētu būt hīts. Ir daudz dziesmas, kuras vēl nav iznākušas no jaunā albuma, kā jau mēs runājām. Tur būs daudz hītu. Es neteikšu domāju, bet cik, esmu ar saviem džekiem runājis, ar savām hip-hop galvām. Ir tā, ka jā, ok, ir vērts gaidīt. Varbūt tu vari pateikt, kas tev liekas? Man liekas, interesanti un tajā pašā reizē, protams, forši tas, ka par tādiem, ja mēs tos varam nosaukt par hītiem, vai kurus cilvēki ļoti daudz klausās, top dziesmas tādas, kuras ir
tādas, kuras ir undergrounds, kuras nav formāts tāds, kurš šitas bieži vien uz taisa dziesmu zina, viņai tur melodija vēl zina, viss kaut kas tāds, kas varētu uzreiz piesaistīt cilvēku uzmanību, tāpēc interesanti parasti liekas, ka un forši tas, ka aiziet dziesmas tautā tādas, kuras, varbūt tu negaidi arī, bet, mūsu laikos varbūt arī ir savādāk. Īstenībā, sorry, ka pārtrauc tev, bet īstenībā par Purvai arī bija tā, ka sākumā, nezinu, kā Latvijas būs, bet jeļ, likās būs, nebūs, davai izlaidīs, pastīsies, kas būs. Beigās bija. Sip un Kūp tas pats bija, viņu ļoti ilgi ierakstīja, nevis ilgi ierakstīja, bet ierakstījām un ļoti ilgs laiks pagāja, kamēr mēs viņu izlaidām, un tad viņi izlaida arī pirms tāda pirmā koncerta Liepājā, kad man bija pašam savs koncerts, 6 gadus apakaļ, tāds viens no pirmajiem. Tad, tas bija labs tāds, ar ko mēs izlaidām, izdrupojām un paziņojām. Īstenībā, jā. Turpin. Bet viņai nebija pat klipa, man liekas, dziesmē. Tas arī vēl ir vēl viens interesants faktors. Jo vienkāršība, zini. Every genius is simple. Sip un Kūp, jā, es tieši gribēju paprasīt, tu jau drusku sāk stāstīt, varbūt tu par to treku vēl kaut ko vairāk pastāstīt. Reāli, kad braucu uz Rīgu, redzēju... Pabrauc man garām Džeks, ar ko mēs ierakstījām kopā Sip un Kūp. Nebija viņu redzējis, man liekas, kaut kāds 4 vasaras. Ne, 4 gadus drīzāk tā varētu teikt. Mēs satiekamies ar viņu, mums tur, neteiksim, sagājām uz ragiem, bet vienkārši citreiz vecuma atšķirība ļoti maina tos, kā lai saka, tos uzskats par dzīvi, un nevienmēr visiem hipos būs pirmā vietā. Ja tev nāk rēķini iekšā, tad būs grūti, un tā mēs arī ar Janders saucamies, Jānis, arī kaut kā kontakts pazudis, izdzis, un tas ir arī visi atmiņas tīri. To dziesmu saistās ar to cilvēku, ar to laiku posmu, kur mēs tajā laikā ierakstījām. Tā baigi par to dziesmu. Protams, man ir bijuši daudz visādi interesanti DM video, kur cilvēki pie tās dziesmas tur wow. Teikšu tā vienkārši wow, tur ir bijis viss kaut kas, jā. Video kaut kādi privātie vai sociāltīkli? Privātie, jā. Un to negribētu stāstīt, tas, lai paliek zins starp mani un viņiem. Bet, jā, tā dziesma ir... Tad tie video vairs nebūs privāti. Jā, tā ir balīša dziesma, ko tu vari uzslēgt jebkurā brīdī, un to vienmēr būs. Šī vasara atcitīs un tādu labo laiku. Kādam pirmo mīlestību, kādam pirmo sirds salauzto, kādam pirmo aliņu izdzerto. Kaut kā tā. Bet šobrīd varētu pat teikt, ka tas ir tavs lielākais singls. Jā, viennozīmīgi, jā. Kā ir pēc tādiem singliem, kad tu izdod nākamās dziesmas, tu kaut kādā ziņā, protams, gaidi tos panākumus, ko ir iegūst tā dziesma, bet vai tas nav tā, ka citreiz tas ir tāds jauna latiņa, pēc kuras tu mēģini atkal tiekties? Es saprotu, ka mums nevajadzētu tiekties, protams, katru dziesmu domāt, lai viņi būtu tur super izšauja, bet kaut kur jau tas iekšā, es domāju, ir, un tu gan jau par to domā. Kāpēc tu domā, ka es domāju par to? Tas nepareiz noformulēju, bet kā šeit dažreiz man gadās, bet tu jautājumu saprat, vai ne? Īstenībā tam vajadzētu tā būt, un tas būtu pareizi tā domāt, bet man liekas, ka ar repčiku un mūziku ir tā, ka tu nevari laist ārā visu laiku hīts, jo tas ir tāds dziedniecisks process vairāk. To ārstē savu mentālo stāvokli, ārstē sevi. Ja mēs skatāmies uz mūziku kā biznesu, paļubam 100%, bet ja mēs skatāmies uz mūziku kā es viņu to sāku darīt, kad es nesāstīšu bet kad es viņu sāku to darīt, vienkāršāk sakot, es nedomāju, ka tas būs tā, ka es tagad mēģināšu uztaisīt vēl vienu hītu, lai varētu no tā dzīvot. Man mūzika, jā, tiešām tā kā ir ceļš, kurā vienkārši es iztīru sev, savu dēmonu, zinu savas sakrātās enerģijas, kaut kādas tās, kuras man nevajadzētu nest līdzā. Un es to taisu vienkārši. Man liekas vēl, ka ar mūziku ir jābūt tā, ka tu brauc no rīta mašīnā, ir jābūt tādai dziesmai, ka tu ej gulēt ir tādai dziesmai, ka tu ej uz tusiņu tādai dziesmai, vai kad tu tulīt iesi ringā, tev būs jāsitās, ir arī jābūt tādai dziesmai. Ir jābūt tā kā, no tā sava veida stila, izmētētai pa katrai no krāsām. Un tādā veidā, tas ir tas, ko es gribu izdarīt un panākt. Un tad, kad es to būšu izdarījis, es skatīšos tālāk. Un ja es to darīšu, zinu, ar tīru domu, negaidot neko, tā kā ar Sip un Kūp, jā, tad arī tas tā notiks. Bet tad, kad es iespringstu un mēģinu, jā, šis būs, šis tikai man vienam cepī. Bet
Gribēju vēl kaut ko teikt? Nē. Tu esi saskāries radošajā procesā ar kaut kādām depresijām, trauksmē vai citiem mentāliem glitčiem, kas pēc idejas varētu ietekmēt mūzikas radīšanu. Kā tu vispār, ja tu esi saskāries, kā tas ietekmē tavu radošo procesu? Sanāk tā, ka bez tās nevar uztaisīt muziku. Bez tā nevar. Jā, bet tu tieši tajā brīdī, kad tu jūties problemātiski vai slikti, tu vari uztaisīt, vai tajā brīdī tu vispār neko nevar uztaisīt? Zini, kā es pateikšu tādu teikumu, mēs sapratīsim, gan jau vēl kāds sapratīs, uz zapļotiem vislabāk rakstās. Es savā ziņā sapratu, ko tu ar to teici. Jā, bet tad, kad man ir apmēram, kad es mentāli jūtos stabili, jā, viss ir ļoti labi kārtībā. Es nezinu, es tā mūzika mazāk tā vairāk tā kā pievēršos viņai. Kad ir kaut kādi tādi grūtāk pārdzīvojumi, mentālās bedres, kurām nevar tā īsti tikt cauri, tad mūzika ir vienīgais, kas var palīdzēt. Tad, kad tev nav kādam, ir daudz sakrājies un nav cilvēku, ar ko parunāt, tad mūzika ir vienīgais veids, ar ko tu vari izrunāties. Izliekot visu to ārā netīro. Un tad, kad viņi nonāk apritē, cilvēki klausās, viņi saskat šos koridorus, kas ievelk viņus tajā dziesmā. Jo man personīgi, esot depresīvā stāvoklī, vispār neko. Es pirmkārt negribu darīt nemaz. Nevaru. Man tas vispār liekas, man ir jājūt kaut cik normāli, lai es varētu kaut ko uztaisīt. Bet droši vien varbūt tas, ka tu neko nedari, tas periods varbūt arī pēc tam atsaucās tālāk. Tu ieliec to pēc tam vēlāk tajā visā iekšā. Labi, es pārāk neiegrimsim varbūt mentālajās problēmās. Piekriešu, tā ir psihoterapeiti domā. Mēs te esam stūra biznesmeņi, nevis stūra psihoterapeiti. Kaut gan kā kuram bizīts. Īstenībā, jā. Babku visādīgi var taisīt. Es te toši negribu uzmesties par stūra psihoterapeiti. Es domāju, būtu pieprasījums arī. Skatoties, kāds rezultāts būtu. Un kā ārstē. Ja atsauksmes būtu labs, tad gan jau būtu. Ja nē, tad es domāju, ka te mums nesaiet. Tu sociālos tīklus pilnvērtīgi izmanto, kā tev liekas? Vispār tu daudz izmanto? Nē. Es pat bieži neieeju viņā iekšā. Kaut kā neliekas. Vajadzētu to darīt. Man daudz džeki ir teikuši, ka man pie tā vajadzētu piestrādāt. Jā, bet kā es teicu, ja mūzika ir biznesa, tad mēs darām to katru dienu no 8 līdz 5. Ja mūzika ir veids, kā es to daru, tad es to daru šādi. Es dzīvoju, vienkārši zinu. Ja man jāiet, es ieiešu, ja man nav jāiet, es neiekšā. Apmēram tā. Tad, kad ieliksim Kaisera Beatu, kolabu jau apstiprinās, vai ne? Ja atcerēsies uzrakstīt, tad tad ieies. Ja man atnāks notifikācija, tad jau. Ierakstīta vēstule atnāks. Tā jau un tagad atmā jāapstiprina kolabs. Pret pārakstu, jā. Tāpēc, ka TikToks mūsdienās, TikToks rīli, viņiem visiem tur viens algoritms jau YouTube, visam ir jau viens algoritms. TikToks vienkārši bija pirmais, kurš to ieviesa daudzmaz, bet, kā tev liekas, es nezinu, cik tu esi pazīstams ar TikToku, bet kā tev liekas, vai tas ir vairāk iedevis repam vai kaitējis repam? Viennozīmīgi plusiņš. Liels traknes plusis, jo tev nav jāčakarējās, tev nav jālauž galvu par kā tagad izdarīt to, kā izdarīt to, kā tikt tur. Tu ieliec vienkārši kaut kādu video, nezinu, tur zobus mazgājot no rīta, un pēc 2-3 stundām tu jau skaties to tur, super, jā, ir pa labi, ka ieliku. Un citreiz ir kaut kāda video, kas neaiziet, bet tā ir ļoti laba bezmaksas platforma, kur tu vari sev reklamēt, promotot. Ja, TikToks ir, man liekas, ļoti krūta fiška, kur likties, jo daudz Gen Z, vispār ne tikai Gen Z, bet visi, tagad jau skatos, ka pat arī visi vecāki cilvēki, jau mans mammas gājumi cilvēki arī izmanto TikToks, protams, viņi nesās tur rap video, bet viņi tur skatās kā džeki makšķerē, kas sievietes tīri tur mājas. Jā, katram tas savs, kā viņi brauzo to TikToku. Tas ir ātrākais veids, lai nevācot subscribers. Tur bez subscriberiem var ar labu kontentu tik kaut kur promotēt savu stāfu dziesmu. Vienalga tas ir produkts jebkāds. Bet ja tev nav arī raksturs, tu ieliec video un pazūd tur. Skaties kaut kādas kaķis 3 stundas, kamēr tu varēji uzrakstīt 16 rindas, piemēram. Tagad es agrāk arī liku pirms 3 gadiem 4 TikTokā, un tagad vairs nelieku. Slikti, ļoti slikti. Mums ir vēl pirmais vidžeks, ko mēs ielikām TikTokā, sorry, ka pārtrauc atkal. Bet tu pēc Sotaka skatījumiem bija
Štuk, es ķipa 100 pačkām palielam. Tu 100 pačkām skatījumu bija un domā, ok, tas bija tāds labs zaļais ķeksīts, greenlights, ka mēs varam to darīt, ka varam likt video. Un pāris uztaisījām un tāpat kā tu vienkārši, jā. Nē, bet es tikko sapratu, ka es no sava privātā nelieku, bet kopš tā brīža, kāpēc es tagad sapratu, kopš tā brīža, kad es nelieku, mēs sākām likt izgriezumus hip-hops LV, EHR, kur tāpatās es esmu visu laiku. Kaisera beats un tā tālāk. Tāpatās jau es tur rotēju. Varbūt tas ir arī pazaudēju kaut kādu iedvesmu, tur motivāciju, teiksim, vēl savu tur kanālu kaut ko darīt. Jo es jau pārsvarā figņu tur liku savā kanālā. Bet tāda figņa arī parasti vairāk aiziet arī. Bet īstenībā, zini, es atceros, tu uztaisīji vienu postu, karoši ieliku rīlu, kurā bija, lai ietagot top 10 Latvijas reperus. Un es biju visvairāk sakomentēts. Jā. Un tas bija arī toreiz. Mēs pēc tam satikāmies, un man liekas, arī tas bija viens no kaut kāds iemesls parunāt var kaut ko, zinķipā. Bet, redzi, tu pēc tā var izspriest, kur ir liela daļa tavas auditorijas arī. Jo, man liekas, TikTokā varētu būt liela daļa tava auditorija. Es domāju, ka varbūt pat 80-90%. Jo tiem, kam ir TikToks, tiem arī būs Instagrams un otrādi. Nevienmēr. Es esmu dzirdējis visādi. Ir cilvēki, kas heito TikTok, ir cilvēki, kas vienkārši apzināti nelieto kaut kādu no tos tīkliem. Ok, pastāst vismaz pa vienam piemēram. Pa vienam piemēram? Jā. Vārdu uzvārdu? Un adresi vajag vēl. Tās stūra biznesa lietas. Un augums, lai zinu, kādu mašīnu ņemt. Labi, ko mēs te par tiem sostīkliem? Apnika jau, jā. Klausies, mēs vēl neesam tikuši līdz sīka runa, bet mums tad šajā sezonā pēdējās epizodēs bija ieviesies tāds jauns jautājums, ātrais. Jautājums no Gustavo. Te ir mums no Gustavo jautājums. Ir iespējams neatbildēt? Nē. Okay. Labi, ja nav variantu atbildēsim. Viņš bija pie sīkas runas, bet es ieliku viņu šajā reizē pie sarunas, pirmās daļas, kur mēs plašāk runājam, tāpēc, ka tas jautājums ir paplašs diezgan. Man ir īstenībā 2 pat. Un pirmais jautājums ir, atbildēsim uz pirmo, ja baigi ilgi būs, tad varbūt otru varam izlaist. Vai var iezīmēt, tas ir jautājums no Gustavo, jā? No kā jautājums? No Gustavo. Super, paldies. Vai var iezīmēt, kas ir tavi 3 līdz 5 galvenie principi vērtības mūzikas dziesmu veidošanā? Kas ir tie principi, uz kuriem tu bāzējies vai kurus centies ievērot radošajā procesā, virzoties uz rezultātu? Dziesmu, jeb albumu? Tā kā savā projektā. Kas ir tie tavi galvenie principi 3 līdz 5? 3 līdz 5 var nosaukt, jā. Var iezīmēt, kas ir tavi 3 līdz 5 galvenie principi vērtības mūzikas dziesmu veidošanā. Kas ir tie principi, uz kuriem tu bāzējies vai kurus centies ievērot radošajā procesā? Teksts, konekts ar bītu un skanējums. Un aranžējums, tā būtu vieglāk teikt, pareizāk. Ļoti forši, ļoti īsi un tajā pašā brīdī saturīgi atbildēts jautājums. Tāpēc mums arī ir iespēja uzdot otru jautājumu. Ir nopelnījis. Jā, nopelnījis. Tiekam pie jautājuma numur 2. Gribu būt miljonārs. Vai arī gribu būt reperis, jā, vai gribu būt miljonārs, vai tur vēl kaut kāds nosaukums. Labi, tā jauna rubrika mums drīz kaut kad uztaisīsim. Kas ir, jautājums numur 2. Kas ir 3 lietas, kuras tavuprāt būtu jālabo, jāmaina pašreizējā Latvijas hip-hop scēnā? Šis varētu būt grūtāks, varbūt, ne? Es domāju, ka nekas. Nekas? Jo viss kustās jau ļoti labi, ja mēs paskatāmies 10 gadus atpakaļ. Vispār, pēc zieda laika bija 10, 11, 12 gads. Tad tāds pagrimums, un tagad ir beidzot tāds labs kombeks, kas jau ir ļoti labā līmenī izaudzis. Palielam visam jānotiek vienkārši tā, kā jākustās. Visam jānotiek, kā notiksies arī pats no sevis. Nav ko lieki iespringt, vienkārši pa straumi jāplūst. Tāpēc atceramies, jā, pa straumi. Pa straumi, jā. Starp citu straumi jūlijā, jā? Kad viņi bija 5. 6. jā? 3. 4. 3. 4. Man uzlaik katru gadu jūg. Ir galvenais neaizbraukt 5. 6. bet... jā. Pareizi, tad es uzstājies arī šogad. Jā, ir tāda lieta. Mēs tā it kā nejauši iebraucām straumas tēmā. Tu taču uzstājies. 2. dienā laikam vēl, jā. 2. dienā, jā. Precīzi negribās teikt, bet jā, 2. dienā dienas sākums kaut kāds varētu būt. Īsti nezināšu vēl uz sitienu. Bet kas ir labāk, 1. vai 2. diena, kad uzstāties? 2. No rīta vai vakarā?
Atšķirībā cikos ir rīts katram. Studentam rīts ir 12 pa dienu. Tas ir cilvēkam, normālam cilvēkam rīts ir 8-7 no rīta. Nē, diena, kad sākās otrā diena, tur droši vien sāksies kādos 3-4. Ja? Es vairāk nevaru, arī ne par to, ka, zini, kā agrāk varbūt tur mazāk cilvēku, vakarā vairāk ir. Es ne jau par to, es vairāk par pašu sajūtām, paša vēlmi vai, kā tev pašam patīk. Zini, ka es varētu teikt, man ir tīri vienalga. Es varu uzstāties no rīta, es varu uzstāties pa nakti, es varu uzstāties pa dienu, jo es varu gulēt, tu man pamodinās un jāuzstājas, es uzstāšos. Jā, bet nevis tā kā dziedātāji uzstājā, bet kā reperi un vispār savā stilā. Bet laiks nav svarīgs, vai tu esi pats gatavs tam. To es saucu par profesionālu piegājienu. Tas ir tas, ko īstenībā mēs varam respektēt. Nē, tiešām tas tā ir. Es domāju, daudz tā nepateiktu. Es personīgi tā nepateiktu. Ja mani pamodinātu, man teikt, tagad man jāuzstājās, es domāju, ka viņi uzstātos paši. Gan jau nebūtu baigā jomā. Labi. Tas par straumi, jā, ieplagojam straumi. Mums vēl viena lieta jāizrunā, jā. Bet man te vēl pirms ejam uz to, man ir vēl viena štela, par ko es gribēju parunāt. Man patīk šteles. Kā tu skaties uz rapa bīfiem Latvijā? Kas ir pirmie vispār bīfi, pirmie 2-3, kas tev galvā nāk Latvijas bīfi? Varbūt jums tak daudz mums nav, bet pamēģini varbūt, ja tev nesanāks, pietiks ar 2. Viens točni mēs visi zinām, vai ne? Domāju, tā Reika un Elfa? Arī tas skaitās, jā. 3. Ok, 3, labi, jā, tas būtu 1. Kas tev uzreiz nāk pirmie galvā? Reika Elfa bīvs, viennozīmīgi, jā. Kas vēl būs tāds? Tas, ko es domāju... Es zinu, ka tu domā, tas bija cits viens. Nē, tas, ko mēs visi, man liekas, esam pieredzējuši. Tu zini, ko tu gribi, lai es nosaucu, bet es cenšos tieši to nenosaukt tagad. Populārāko. Tas ir jau sen ļoti kas bijis. Labi, ok. Pasaka priekšā. Pirms gadiem 20 vai cik viņš tas bija. Aha, viņi pat īstenībā aizsāk šo vispār zinu, celebrity boxing. Kā mēs runājam ar Džekiem, viņi bija pirmie tie, kas lika pamats, kad zvaigznes sāks izties vienā ringā. Un tas būtu otrais, Ozols un Gačā. Arī tāds bija, bet bija vēl viens cits. Bet īstenībā mums ir diezgan daudz jau salasās. Jā. Es pat šito nebiju pat atcerējies, ja godīgi. Kad es rakstīju to jautājumu. 20 gadus atpakaļ. Ne, tas arī bija tas otrs. Tas ir Ozols ar Gustavo. Okay, jā, tas, man liekas, ir viens no vecākiem tādiem, kas ir. Bet labi, 3 nosauc, jā. Zini, varbūt vēl kādu nosauc. Būtu īstenībā interesanti, jā. Ieteikt par to padomāt. Jā, būtu interesanti, jo viņi tagad atkal iziet ringā. Zini, viens par to otru un pastītos. Zini, laiks pagājis atkal. Es nezinu, vai viņi būtu gatavi, bet es domāju, ka cilvēki būtu gatavi. Jā, tur būtu labs. Es domāju, cilvēki vienmēr ir gatavi kaut kam šitādam. Kontentam galvenais šovu viņiem uztaisīt. Jā. Labi, un trešais tas, ko jūs jau visi noteikti gaidat, un arī tu gaidi. Nātri un kreisais krasts. Es viņu starp citu nemaz negaidīju. Bet lūdzu. Bet es gribēju, es gaidīju vairāk, varbūt nosaukt kādu, kuru es aizmirsu vai nezinu. Un tas ir īstenībā, jā, tas bija tas boksa mačs Ozols ar Gačēs, kaut kā bija tas izkrits no galva, vismaz šobrīd. Varbūt tāpēc, ka pārāk ilgi nedomā par to. Bija jauna bīfa, kas aizsit vecās atmiņas. Jā, labi, okay. Kā tev ir pašam ar bīfiem? Tev ir bijis ar kādu ar repakiem? Es nerunāju par 371 batli, kuru jūs sarunājat viens otru, viens par otru rakstīt. Tas īsti neskaidrs, tas nav bīfs manā skatījumā. Jā, tas ir battles. Tas ir battles, jā. Tas nav bīfs tā kā Amerikā, piemēram, kad viņš pasaka, ka viņš tev atbrauks pus 6 ar 9 mm ciemos, tad viņš arī atbrauks. Varbūt viņš jau būs 15 minūtes ātrāk, lai nepalaist tev garām, piemēram. Bet man pašam personīgi graf bīfi īsti tādi, ar ko es esmu saskāries, nav, jo vienkārši nemēģinu veidot asas attiecības ar cilvēkiem. Zinot, tā kā... Cik Latvija maza ir, jā? Jā, te nav vietas bīfot. Te nav vietas bīfot. Bīfs ir pārāk skaidrs, zin kā. Te nav vietas, kur viņam izplasties. Kāda ir tā atšķirība starp bīvošanu Latvijā un bīvošanu Amerikā, pieņemsim? Tas, ka te neviens neatbild pa bazaru. Teikšu, kā ir. Te vienkārši čūka runā tādu huņu un nevar par to pastāvēt, zin kā. Amerikā tu
tu ieliec adresi, kur tu esi, un pēc tevis jau pēc minūtes ir neģeri klāt, un tu paliec vienkārši labākajā gadījumā, tu paliec dzīvs. Bet, ne, jo man liekas, ka tieši otrādāk ir, ka tu iemet adresi, un te tu vari pusstundā būt jebkur. Čipa, jā, vai ne? Amerikā, man liekas, tieši zini, ja viens ir tur Ņujorkā, otrs Losandželosā, un tu iemet adresi tur, nu labi, pagaidiet, mēs nākam, kad es ieplānoju ceļojumu uz Ņujorku, tad polopošu. un atkal parakstīt vēstuli, ka mēs braucam ārā, zinu, un jā, apmēram tā. Bet... tas vairāk, protams, tā lokālajā kaut kādā Houstonā, tur viens pret otru, ja bīfo, tad jau tur savādāk, jā. Pop Smoke bija ļoti labs piemērs, man liekas, visai pasaulē. Kad viņš aizbrauc, nepateikšu precīzi kur, bet viņš aizbrauc, kas viņam koncerts bija, vai pasākums, vai vienkārši tripot kaut kur atpūsties, jā, un iefleksoja adresē Živonā, kur viņš bija, un tad... Bet tas jau nebija bijis, tā bija zādzība vairāk. Jā. Tas jau nebija tā, ka viņš mums ir tur, mēs brauksim atrieties par kaut ko. Viņi vienkārši gribēja viņu apzakt. Tas ir bišķi savādāk, man liekas, arī. Jā, bet tas parāda to, ka tu jebkur nav tā, ka tu neesi aizsniedzams. Tev visur var tikt klāt, tā kā sameklēt tev, atbraukt pie tevis, piemēram. Tādā ziņā es to domāju. Labi, tas var notikt arī šeit Latvijā. Tas var notikt ārzemēs. Kā paveicās? Gan, jā, kāds tu cilvēks esi? Kāds tu cilvēks esi? Vai tev viegli atrast? Vai tu nāc ārā, kad pulapo? Vai tu izslēdz gaismu, zini? Tas, kas man vēl te bija... Ko es to gribēju parunāt? Mēs te par bīfiem sākām runāt. Vēl viena lieta par tiem bīfiem, kāpēc viņi ir. Viņi ir, protams, bieži vien daudz mēģina mākslīgi tur uzpampot savu popularitāti. Un, tas, protams, ir attiecīgi arī lielāki ieņēmumi. Tur var būt koncerti. Protams, arī risks lielāks pēc tam pa ielu vazāties. Bet vai tas strādā Latvijā? Bīfs, jā. Bīfs, jā. Vai tas strādā? Jo ārzemēs Amerikā tas strādā. Pasies Ozols un Gačo. Viņi tā uzbīfoja, ka viņi līdz ringam tika. Noteikti ir katrs nopelnība kaut ko bišķīt. Tagad arī īstenībā, jā, pēdējais tas pats kakā un natris bīfs arī ļoti skaļi aizgāja. Jo man liekas, bīfs ir vispār tas rapa pamats, kāpēc rakstos bīfs, jo ir tas strīds un var izlikt vairāk sev, tu tāds izsalkušāks esi, jo tev vairs tur neinteresē komerciālā ziņa, bet tu esi tas, kas tu esi tas hip-hops, tu esi tas hip-hops raps, tu esi tajā brīdī. Un tev laužās tas demons ārā, ko tu liec uz papīra, tu ieraksti, un tas ir tas audio message, ko tu nodod. Un tas ir tāds no sirds. Bet ja tu tā, es nezinu, ja tu komerciāli to skaties, tad jā, tad tas nav bīfs. Vispār. Un bīfs palīdz viennozīmīgi izcīsties, lai arī kur tu būtu, lai kas būtu, jo tas ir tas fundaments. Un tad mēs nonākam līdz naudai, ka tas, protams, mēs pelnam, kā kuros atkal platumgrādos tas strādā, bet jautājums tad ir, vai kā ir Latvijā repā ir nauda? Ja tev kāds jaunietis tev tagad pienāk klāt un pateiktu, es tagad sākšu nodarboties ar repu, lai pelnītu naudu, ko tu viņam atbildētu? Tur ir durvis. Tas ir labāks iespējas. Nē, labāk strādāt ar cilvēku. Rap industrijā tev ir jābūt kaut kam īpašam, lai tu tagad paceltos un izsistos. Visi māka rapot. Hip-hops ir ļoti daudz visādos veidos. Ja kādreiz bija tikai gangsta hip-hops, piemēram, kaut kāds funky hip-hops, tad tagad jau ir tāds atzars kā emo raps, goat raps, metallica raps, zini. Nezinu, ir jābūt ļoti, ļoti kaut kādam savādākam un īpašam, lai tev pamanītu. Vai tu esi tāds, kāds tu esi, tev ir jāatrod tā savu maģiju odziņu. Un tad, ja tu izcelies, vai arī, ja tu mēģini integrēties, plus tagad daudz jaunie un vispār visi uz autotune mauc. Ļoti, ļoti daudz cilvēku mauc uz autotune, un tādā veidā viņi vēl viņi skan visi vienādi. Zini, tā kā tāda sienāša kaudzē. Var jau ar instrumentus izmantot kreatīvos veidos, protams, visādos. Bet liela daļa, protams, kas tikko atklājuši ar autotune, ieslēguši viņu pirmo reizi, viņi visi skan vienādi. Un viņi pat neskan vienādi, viņi skan bieži vien sliktāk nekā pārējie. Jā. Jo to ir arī jāiemāc sapieties kā ar instrumentu, kā ar jebkuru citu. Labi, jā, skaidrs. Man te palika viena lieta, par ko es vēl gribēju parunāt. Tas ir 5G. Starp citu skatītāji gan jau varbūt pamanīja, mums aizmugurē ir ekrāns, ja? Kur
ir jauns vizuāls ik pa laikam, un tur ir tāds liels piecinieks. Un ko mēs ar to gribējām teikt, jā? Jūs jau stundu gan skatāties, un tad beidzot var atklāt kārtas, jā, ka mums 10. oktobrī 2026. Tas ir šajā gadā briest pasākums Angārā par godu Hiphops LV top, nevis Hiphops LV, bet Hiphops LV, jā, 5 gadu jubilejai. Rekur šeit jūs varat redzēt, jā. Informācija, protams, vēl vairāk par to sekos. Turiet ausis vaļā, acis vaļā. Un ko es gribēju vēl pateikt, jā, ka mums ir Kaizera Beata top 10 Hiphops LV portālā apskatāms, izlasāms. Ļoti saturīgs raksts ar dažiem redaktoru komentāriem. Tā kā diezgan apjomīgs raksts, jā, ieteikt aiziet paskatīties. Un, jā, raksts, es īsumā varu pateikt, ir veidots pārsvarā pēc skatījumiem. Tā kā es vienkārši viņu pats, kad skatījos, es viņu pats, kad skatījos, man radās uzreiz atkal doma par to, ka cilvēki atkal ieraugot topu, domās, ka tas tops ir pēc kā viņš ir uztaisīts, pēc kādiem principiem. Tad pēc tā arī viņš tika izveidots, pēc tā, ka laika gaitā, cik kuram ir vairāk skatījumu un kurus vispār cilvēki vairāk klausās. Labi, tas par pasākumiem, notikumiem pēdējā laika, par to, ka 5 gadi un tā tālāk, bet viena lieta. Pabeidz. Tu jau gribi kaut ko teikt. Jā, kāpēc es smējos, bet pabeidz. Jā. Kas tev nozīmīgs ir noticis pēdējos 5 gados? Dzīve vienkārši staigā no grīdas līdz griestiem. Bet kāpēc es smējos, jo tas bija tas, ko es gribēju. Tu man uzdevi pirms tam jautājumu, un es nemācēju pateikt, tas ir hip-hops vai kas, bet tas bija Kaizera Beats top 10. Tu man jautāji par jaunumiem hip-hopā. Par jaunumiem hip-hopā. Jā, tas ir tas, un tagad es sapratu, kas tas bija, un tāpēc es sāku... Pirms tam, kad mēs sanāca smieklīgi vienkārši. Okay. Jā, bet kas man ir 5 gadu laikā jauns noticis, jā, ups and down katru dienu, bet, zini, jā, šajā tur fokus ir... Nevajag skatīties uz lietām, kas notiek jau. Nomainījuši studiju, kas esam, vairāk nekā saprašana. Beigās nonāca pie tā, ka ir jābrauc pie cilvēkiem, kas jau to dara vairāk, kas to dara ilgāk. Viņi zina tos bezmaksas plugins, kurus tu nezini. Apmēram tā. Daudz galvā nobriedz, bārda sāku saukt, izlūks palva saucamā. Kas vēl? Tu tā nepateiksi vispār tagad. Nē, es šorīt noskaties. Nē, es laiku cenšos savu turēt tādu savākt. Jā, nevar tā baigi izlaisties arī. Mēs tieši kaut kad pirms pāris dienām runājām ar Indes Dorotiju. Un es sapratu to, ka viss tas notika, tā pēdējā 5 gadi ir ļoti daudz, kas noticis. Ir bez mazo jauna ēra piedzimusi, jā, tajā pašā hip-hopā. Un man tā vismaz tas izskatās, jo tas tieši bija 2021. gads, un tā ir pagājuši 5 gadi, jā, un tad man liekas, tas bija tāds, jo daudziem cilvēkiem daudz kas pamainījās, daudziem bija droši vien vairāk laika pievērsties kaut kādām citām lietām, nevis tām, kurām bija jau paredzēts pievērsties. Varbūt kāds palika bez darba, varēja vairāk pievērsties, kaut kādā radošajā vairāk. Tā, man tas tā vismaz izskatās, ka tas tā ir kaut kāda jauna ēra. Jo daudz kas jauns arī radās tajā laikā, tas pats hip-hops LV. Jā. 5 gadi. 5 gadi, jā. 5 gadi, tāpēc arī būs tusiņš. Man liekas, bija 371, visi tie, kur rodas bija, Zeļģis, Goča, visi tur pēkšņi parādījās ļoti daudz visādi jaunas sejas, jauni reperi. Tieši tas sanāk laiks pēc Covid. Jā. Klīnikas ieraksts, man liekas, arī tajā laikā tieši kaut kad parādījās. Tā izšāva. Daudz kas vienkārši parādījās tā hopā, kā sēnes pēc lietas vienkārši izlīd ārā. Tik jāiet griezt nost. Tā varētu manā skatījumā būt kaut kādas jaunas ēras sākums. Bet noticis jau ļoti daudz ir vienkārši neskatāmies uz tām, kustamies pa savām. Maucam tālāk. Fokus tikai uz rezultātu. Jā. Kurš ir tavs, es nezinu, varbūt tu neesi visus redzējis, kurš ir tavs favorīti Kaizera Beats līdz šim ir bijis? Varētu teikt, viens no pirmajiem. Viens no pirmajiem, kurš tas ir? Man liekas, Marko ar Hotu bija abi divi toreiz.
Man tas bija 3. sezonā, vai 3. laikam, jā. Ok, 3. sezona. Ļoti iecipīja vienkārši kā hoti emocija. Tieši tā kā prasījās uz tā bija. Tas ir tāds viens no favorītiem. Patika Anšs pēdējais. Pats pēdējais, pavisam svaigs, kas ir tagad. Patika viņa pārts, viņa verss. Tie ir tādi divi, kas man iespējušies atmiņā. Ir jāpadomā, varbūt vēl kāds 3. Gribētos teikt Kaisers, bet... Vēl nav bijis. Jā, gan jau cerams, ka būs kāda diena. Es jau tā kā neizmantoju savu. Es varētu jau to izdarīt, protams. Gribam redzēt. Es jau gribu, lai visi to izdara. Zin, kā, ko es te pirmais nākšu, lai visi citi izdara. Ko es tad izmantošu savu platformu? Es te zinu, varu atnākt, kad gribu. Tas tā nenotiek. Vajag dot priekšroku citiem. Jā, jaunajiem, zini, gurķiem. Ne tikai jauniem, ne jau tikai jaunie sanāk. Bet Hotejā, tu teici par Hote, viņš arī, man liekas, ir top 10, kā mums bija 2. vai 3. laikam, 2. vietā, jā. Tā kā, jā. Noteikti viņš to negaidīja, 100 punkti. Ka būs 2. vietā? Nē, to, ka es pateikšu, ka tas man ir iespējas vairāk atmiņā. Nezinu, varam viņam uzprasīt Hoti ierakstu komentārā, tu to gaidīji. Labi, es domāju, ka mēs varam šo lielo tēmu beigt, varam iet tālāk uz Repa Pazoriša, Kauna Traipu un būsim tūlīt atpakaļ. Kauna Traips. Ko, esam atpakaļ? Esam atpakaļ ar Repa Pazoriša un Pakijs teica, ka izstāstīs kaut ko. Viņš teica, ka viņam ir kaut kas, ko izstāstīt. Ir, jā. Tāda spilgtākā, kas ir palikusi atmiņā, bija koncerts ar, neteikšu vārdu, neteikšu ar ko kopā, bet tā kā man bija koncerts ar to Džeku kopā, jā, viņš uz featuriem bija, un kad viņš uznāca uz skatuves, tad cilvēki vienkārši gāja projām. Un tas ir, man liekas, tāds vienkārši ir tā kā aperkats ļoti labs laikā, zini, lai tu saprast tāds reality checks, kad tu saproti, jā, ok, šitas džeks vairāk nebūs. Kas vēl tāds? Šis džeks nebūs vairāk man featuros, nebūs vairāk manā dzīvē, nebūs vairāk nekur, kas ir saistīts ap mani apkārt. Vēl tāds Pazorišs varētu būt, kam nav gadījies, zini, sākumā ir tīpaši, ka tu bišķi vairāk nenoforsē sev, ne īpaši tajos pirmajos pasākumos končos. Kaut ko aiztusējies, zini, kā kaut ko varbūt pa daudz bišķi iedzer, zini, kādu mutīt. Un tur mēli mežģās pašam liekas, ka bija nereāli krūti. Jā, bet, kā jau es pirms tam teicu, pašam tikai liekas, ka ir krūti, visiem pārējiem likās ļoti slikti. Kas vēl tāds... Nezinu, skaņu varētu pasaukt par... Ja skaņa iet arī tajā kritērijā iekšā, tad bija liels pasākums arī Drift arēnā Liepājā. Nekāds heits, nekas tāds, bet bija ļoti slikti apskaņots pasākums. Un vienīgais, kas kaut ko dzirdēja, tas bija es pats sev austiņās. Ja man nebūtu bijušas austiņas, tad es nezinu, ko es būtu, reāli nezinu, ko būtu darījis. Tā kā nevienmēr tās austiņas izručīja tev, bet tā bija tā reize, kad viņas man izručīja. Tie būtu tādi pagaidām vienīgie, kas man nāk tādi spilgtākie atmiņā. Par austiņām es varētu piebilst, jā, ka tas ir īpaši kaut kādā vienā levelā. Jau to ka tu esi sasniedzis kaut kādu vienu līmeni, tad jau austiņas tas ir obligāti ir jābūt. Jo tā mēs varam izvairīties no kaut kādām skaņas problēmām uz skatuves. Man ir Džeks, ar ko es kopā strādāju. Pirms mēs braucām pie Kaisera uz Rīgu, jā, pie tevis. Tad ļoti daudz ar viņu strādāja Liepājās. Mūziku rakstījām, stūra biznesu, mēs ierakstījām kopā ar Šubi. Mans cilvēks, jā, šautots viņam, protams, kurš arī ir vienmēr ar mani. Un viņš man visu laiku teikšu, kā ir pisa galva pa tiem monitoriem, ausu monitoriem, bet tagad es tikai varētu pateikt viņam paldies par to, ka es sapratu, kāpēc viņš man pisa galvu visus tos gadus. Tu man prasīji, kādi ir 5 gadu laikā, kas ar mani noticis. Es varētu teikt, jā, es laikam sapratu, kāpēc ir vajadzīgi ausu monitori. Tas ir tas, ko mēs visi vienā brīdī saprotam. Un tad jau vairs atpakaļ ceļa nav. Pie viņiem gan bišķiņ jāpierod parasti, jo es atceros pirmo reizi, kad es uzlīdu skatos ar ausu moņiem, man likās ļoti dīvaini, ka es cilvēkus nedzirdu. Nedzirdu, kas notiek apkārt.
Tas varbūt vienīgais tāds grūtais moments, ko pieņemt. Jā, vēl ir tāda arī lieta īstenībā, ka tu sev dzirdi ļoti labi, bet tu nedzirdi, kā tu skan zālē. Un, kā lai saka, tu dzirdi sevi ļoti labi, bet zālē nedzirdi tevi vispār. Ne austiņās, vokāli, piemēram, ir par klusu vai beats ir par skaļu, jā, un tad arī parādās tur tā lieta, kāpēc ir vajadzīgs un kāpēc nav vajadzīgs citreiz viņas. Tas ir jau atkarīgs no skaņotāja, protams, tas, kurš sēž un par to domā, jā. Un spēlē LOL vai Minecraft, kamēr tu uzstājies, piemēram. Jā, tā ir. Diezgan pat vairāki, jā, repa pa Zoriši. Ok, labi, atstāsim, ja kas vēl kādu tad uz Zapaskai vēl citā reizē, jo mums jau šeit tā sāk notikt, ka cilvēki nāk pa vairāk kā vienu reizi. Labi. Sīka runa, jā. Sīka runa. Pienācis laiks sīka runa, jā. Ātrie jautājumi, tos mēs jau gribam svītrot ārā, jo tie nav īsti ātrie jautājumi, tie ir tādi varbūt vairāk random jautājumi, bet šoreiz sīka runa vairāk būs turisma un ielu filosofija. Tādā kaut kādā ļoti labi. Veidā. Būs šis tas lielākā daļa pa Liepāju, no kurienes to nāca. Tāpēc varam ķerties, vērsim pie ragiem. Un būs arī daži kontroli jautājumi. Okay. Pirmais jautājums. Kurš Liepājas stūris ir vispiemērotākais biznesa sapulcēm? Rožlaukums. Jū. Labi. Otrs jautājums. Kura ir visbīstamākā frāze, ko teikt Liepājā? Es no Rīgas. Viennozīmīgi, jā. Nē, ir labi to zināt, tiem, kas brauc Liepājā. Kurš Liepājas rajons visvairāk atgādina tavu mūziku? Viss pilsēta. Nav konkrēti rajoni, viss pilsēta. Ļoti labi. Visi rajoni. Loģiski, jā, loģiski. Nevar jau disrespektot citu rajonu. Es zinu, man jābrauc uz Liepāju būs vēlāk. Nākamais jautājums. Cik bieži brauc ar Liepājas tramvaju? Tad, kad nav kontrola. Kādu zinu, ka viņi nav? Tad es arī braucu. Bet jā, praktiski nekad. Jā, gan īstenībā mēs kaut kādas pāris nedēļas atpakaļ braucām ar tramvaju, vajadzēja dažas pieturas nobraukt un uzrāvāmies uz kontroli. Nebija tā braucis ar tramvaju, es nezinu reāli, varbūt Covid laikā pēdējo reizi ar tramvaju braucu. Un jā, no tā laika nebija braucis ar traņiku. Redzi, iemaņas pazūd. Tu tikko teici, ka vajag braukt tad, kad nav kontrolas. Tu prasīja, kādu zini. Redzi, ilgu laiku nepabraukā, tad jau vairs nevar nočikot. Status krītās, zini. Kur Liepājā vislabāk vest meiteni randiņā, ja budžets ir radošs? Varam nākamo jautājumu. Nav tādas vienkārši nav tādas vietas, kur aizvest randiņā, ja budžets ir radošs. Jā, ja tev ir peso, tad ir kur aizvest, ja radošs. Uz jūru? Parasti mākslinieki ir radoši, bet māksliniekiem nav naudas, zini. Pastaigāt, pieņemsim, gar to krastu, jā, Karaosts. Karaosts krastu. Jā, tas, kur tās mājas ūdenī ir. Ūdenī, es saprotu, kā to vietu sauc? Ziemeļforti. Ziemeļforti. Precīzi, jā, tā lai GPS-ā. Jā. Saki. Nē, es domāju, tā ir varētu būt. Tā ir laba vieta, jā, tā ir laba vieta, kur aizvest meiteni. Tur taču nav ieejas maksīvi ieviest kaut kādu. Es nezinu, to jau tu redzēsi uz vietas, ne? Stūra biznesa viņa stāv iekas. Un tu viņai pasaki, sorry, es ar meiteni, man budžets radošs. Ok. Jā. Kāds ir klasiskākais Liepājas es tūlīt būšu laiks minūtēs? Tas var izstiepties no 5 minūtēm līdz pat 5 dienām. Arī labi. Diezgan liela amplitūda. Kurš Liepājas stūris redzējis vairāk dzīves nekā puse Latvijas? Es domāju, Rīgas un 95. gada iela. Nē, 1905. gada iela. Rīgas iela, kur krustojās ar 1905. gada ielu. Kas tas par rajonu? MT, protams, MT. Tur Cepelīna 5. skola blakus ir. Tur Dvižņaks uz centra, no centra. Pa rajonu tur Dvižņaks visi. Tur ir arī Audzes stūrs īstenībā ir laba vieta, kur mēs Maradonu filmējām. Tas arī tāds labs hotspots ir. Nākamā reizē būšu Liepājā, noteikti paskatīšos. Tas ir tā, ka tu izkāp no stācijas un tikai uz centra pusē.
tad uzreiz praktiski tur olimpisko var redzēt un visu to. Nākamais ir, kas ir vislielākais flekss Liepājā? Cik tev liels olas? Kā tas notiek tā kā? Nu, ir speciāls. Kurā brīdī ir jārāda olas? Nu, ir. Un kurā brīdī nevajag rādīt? Nu, par to, ka nevajag rādīt katrs mēs zināsim, jā. Bet kurā brīdī, tad, kad sākās tā kraniņa mērīšanās, zini? Aha, labi. Kas ir vislielākais fake gangsta signāls? Tas, ka mazas olas. Jā, vajadzētu to kādai meiteni, lai ir kāda meitene uz šo jautājumu un palīdz mums novērtēt šās olas lielumu, cik mazas, liels. Lai mēs slēdz šo vietu, zinu, šīs ir mazas vai lielas olas. Tagad zināsim, ko nākamreiz darīt, ja kas. Kur tu aizvestu cilvēku, lai viņš 10 minūtēs saprot īsto Liepāju? Pie Liepājas kartes noteikti. Labi atbildi. Kāds ir visīstākais Liepājas vakars? Piektdienas vakars vai darbdienas vakars? Nu, Es nezinu, kurš ir īstākais. Okay, ja mēs runājam par darbdienas vakaru, tad noteikti kaut kur kruizojot vienkārši cauri pilsētai. Ja piekdienas vakars vasarā, pludmalē. Gazons, tur visādi beach bāri, viss kaut kas ir. Tagad tur, ja tu tur neesi, tad vai nu ar tev kaut kas nav kārtībā, vai tu esi izaudzis. Vai tā nav vasara? Jā, vai arī ziemā īstenībā tur ir cilvēki, tu sēd darā, zini. Nav tā, ka pilnīgs klusums. Es tur biju rudenī, un tur bija baigā migla pie jūras, bet arī baigi forši bildes varēs attaisīt interesantas, kurās neko nevar redzēt. Tad ļoti interesanti izklausās. Bet jā, tas ir tāds laiks, kad ceļās migla ļoti bieži. Nē, bet bija krūta, interesanti sajūta, iet pludmalē, un ka visur apkārt migla, un viss tāds baigi apokaliptisks izskatās, un cilvēku arī baigi maz. Zini, kad vēl milzīgs vējš ir nereāli liels, tad arī tā liekas, ka tu kaut kur citur esi, ka nav dzīvības apkārt. Cik svarīgs reperim ir labs pagalms? Tas liecina par to, kādu viņam mugur. Slikts rajons, maz mugur. Labs rajons, liela mugur. Kaut kā tā. Labi. Kurā vietā Liepājā visbiežāk rodas lielās idejas? Piemēram, mans pagalmā. Kortā mūsu. Kurā vietā Liepājā visbiežāk tikko viņi izdeva. Labi, uz nākamo. Kurš Liepājas stūris būtu pelnījis savu pieminekli? Viennozīmīgi tas pats Audzes un 5. gada Rīgas ielas krustojums. Mums vajag kaut kādas parakstus sāk vākt lēnām. Es domāju, bet jā, vajadzētu parakstīns. Bet mēs jau redzam, ka tas savāds paraksts un nekas atkal netiek izdarīts. Vienkārši tīri ķekšpēc vācam parakstus visu laiku. Pavelti parakstīt. Jā. Kaut kam citam parakstāmies, bet ne tam, par ko mēs domājam. Kontrola jautājums. Mēs esam nonākuši pie kontrola jautājuma, un kontrola jautājums ir sliktākā darba pieredze. Kāda tev ir bijusi? Vai kāda no? Ir bijusi tāda, jā, kad pirms Covid laika vēl pat nebija SIP un Q pierakstīts. Kaut ko sarunājām, tur darbi ir pastrādāt. Un maizes bija jāved, karoši, pat tur ārā jau uz veikaliem kaut kas. Vienu dienu aizgāja, nākamajā bija atlaists. Pat īsti nesapratu, kas notika. Vienkārši viss. Tā ir tāda, jā, jo nesapratu, jā, un tā ir tāda... Beigās izrādās, ka viņi arī tur pa kreiso kaut ko fiktējās, šuvējās, un vairāk nav tā kompānija, nav uzņēmums, jā, tur vids viņas tipā kancelēja. Laikam tāpēc arī man atlaida. Nevar saprast. Bet bijis, nebijis. Joprojām tas ir tā kā... Jā, ir baigi daudz neesmu strādājis. Priekš kādu citu zinu, strādāju priekš sev slēgt. Arī pareizi. Jā, kādu jāk strādāt pie citu, bet ir smalka līnija tam. Tu nevari strādāt pats uz sevi visu laiku, ja tu neesi arī ar disciplīnu un vispārējo. Ja tu neesi gatavs strādāt vairāk nekā... Nekā no 8 līdz 5. Jā. Tas arī ir svarīgs moments, jā. Un daudz nesaprot. Negulēts naktis un agri rīti, kādi 10 gadi. Un tad varbūt kaut kas mainīsies tavā dzīvē. Bet atceramies vienmēr, kā apakaļceļš 9 to 5 job vienmēr vajadzīgi darbinieki noliktavās cehos. Izvēle jūsu rokās.
Ok, tad kāds hobijs, par ko cilvēki varētu nezināt? Hobijs. Es cepju skeitot. Kādreiz daudz skaitoju. Okay, to es piemēram, nezināju. Es zinu, tu baigi maz, kas zinu, bet purvās ir. Tas zinu, purvā jā, tā parādās tāda maz, tā kā ieskat no tā. Bet noteikti daudz arī nezinu to, ka futeni spēlēju. Nezinu, nepateikšu, varbūt 25 gadus jau futbolu spēlēju tā diezgan nopietni. Ir kaut kāds bijis mazs laika posms, kad es neesmu trenējies, bet vienmēr esmu bijis iekšā tajā pasaulē. Un arī tagad spēlēju, šogad bija šī mazāk, jo vairāk laika muzikai un tam visam, bet jā, futbols ir tāda mana sirdslieta. Un pirmo treneru nesen satiku, viņš jau teica, kad atved man uz treniņu mammu, kad es vēl īsti runāt nemācēju. Tad reiķināt paši, cik ilgi es spēlēju futbolu. Diezgan ilgi. Jā, es pat teiktu, ka 25 gadi gandrīz. Tuvu tam, jā, ļoti tuvu tam. Labi, un pēdējais jautājums ir, ko tu darītu, ja nebūtu reperis? Būt pārdevējs, profesionāls pārdevējs. Jo man rītīgi cepīgi pārdot lietas, patīk būt ļoti labam pārdevējam. Vēl tādu fišu, ka es kādu laiku strādāju kafijas biznesā un pārdevu kafijas automātus un ļoti labi man tur izskoloja cilvēki. Šautauts viņiem, paldies par zināšanām, kuras viņi man nodeva. Tas man ļoti daudz tagad nodara. Ja es nebūtu tas, kas tagad, tad es būtu profesionāls pārdevējs. Es arī tagad pārdodu vienkārši kaut ko. Mūziku pārdodu, vēl visu kaut ko pārdodu, zin kā. Tas pats jau vien ir gandrīz, vai? Ja no tavas sētas pazūd ritens, jā, tad zinu, ka uzjautāt, vai tas netiek pārdošanā. Mēs, man liekas, pirmo reizi esam tik tekoši izgājuši cauri ātrajiem jautājumiem. Šoreiz mēs viņus tiešām varam nosaukt par ātriem jautājumiem un diezgan ātriem atbildēm. Pilnīgi nolējos, zini? Mēs nolējām jautājumus un atbildes, jā. Nolēja info vienkārši. Nolēja info, jā. Tā kā jā, ko sīka runa pabeigta un jūs jau zinat, kas te mūs sagaida. Vai ne? Rakst komentārā, zini, ko sagaidīt. Kaizera Beats! Yeah. Ko esam tikuši līdz Kaizera Beatam, gandrīz finālā esam. Un vienīgais, ko es gribēju jums atgādināt vēl, pirms mēs beidzam, tas, ka mums 10. oktobrī to pasākums par godu Hiphops LV 5 gadu jubilejai. Informācija plašāk vēl sekos, tā kā pierezervējiet datumu un mēs varam augt. Jā, mums vēl bija paredzēts, ka šajā raidījumā piedalīsies Humans, dažādu apstākļu dēļ tas nenotika. Un, jā, tāpēc nemulstiet par dažām rindām, ko izpilda Pakmans. Kaizera Beats uz beata Pakmans. Aiziet! Yeah. Tu jau zini. Yo, visi, yo, what's up, yeah, 1, 2. Jo visiem esmu PCK uz beata vārdu kvartālā, lai dzirdi manu rap podkastā, kur turisti pametīs rajonu haipā. 29 turpinu, nav stress, šitas wow, jā, paļubam dopes. Mūzika kā narkotikas dolbī, un tie, kas zin man, vienmēr esmu low-key. Check, tu manu backstory. Bāreņa dēls, šitam te nav kopijas. Dēls neredz tālu, laikam tas ir pelnīt. 20 gadiem pārmenti meklē sencīt. Un kur tad slēpjas te loģika? Atklāti stāst, nav butaforija. Uzklāju galdu, es savam haslam šau, tautu sūd, es savam papam. Tā ir dzīve bez roktur, godīgi teikšu, tagad man ir pohuj. Versace brils, ķēde no zelta, ap kaku mana mamma tagad valk. To nes legālais pakīs, daļa mana sirds, daļa Latvijas. Long Beach uz Mēls LP, Laumene Jūze un arī MT. Nav galvā maska, man nebar naudi, nav diem bez stafa, nav mini alga. Kapuci ar banku un tiem, ko papildinu dubultā, da piķi pareizinu. Cezaram mikrons, man ir keipiņi, atber pufek 97. Es turu mās, ko tu turi reperi, suka pim gang, repa spēles reipir. Jā, ali, ejo, visi manim negro, hasta la fuego. Puiks prās man no albuma te demo, bet diemžēl viņi nevar pacelt manu rapa demonu. Hasien dinero, zini stilu spēles manu Maradona Diego. Vairāk tūm liek, mazāk nekā pulverne. Mazā zina real, hasta la muerte, bet GG, yeah, rest in peace. Rokā, cheat, Dembele ar PSG. Pumpē
naudu, un pēc tam kucēm krūts, deguns, tek, un nees nekad pūts. Zvaigznēs, ne pats nes uz zemes, draudēji, kā kurkuļ diķi ņems. Vajag aizvēji, bez šaktos krem pēc devs, kā grauzēji, šim cirkum pietrūkst cents. Ahujene rīmdēt, vai tu esi dzirdējis par prospektiem un Q-man? Redz, daži shadow neka blakā man, seko līdzi Q-man. Šī nav pirmā reize mītapam, saki, battles lika justies tev kam īpašam. Melna zera grāmatā mēs iemaucam pa fītam ar, un par 10 kā es būšu gatavs mūsu rīmačam. Kaizera beats, yeah! Nu, ko beidzot nobeigums ir klāt, jā. Kāds varbūt to gaidīja, kāds negaidīja, bet tā tas vienmēr notiek šajā dzīvē. Kaut kas sākas, kaut kas beidzas. Vēlreiz jums atgādinu, jā. Paldies visiem skatītājiem, paldies Pakiem, kas ieradās. Atgādinu par 10. oktobrī Hip Hops LV 5 gadu jubilejas pasākums, par ko info vēl sekos. Varbūt Pakiem ir vēl kaut kas piebilstams par kaut kādiem tuvākiem koncertiem vai pasākumiem. Viennozīmīgi, jā, tuvākie pasākumi, kas vispār briest, ir Straume. Summer Sounds. Pēc Summer Sound vēl būs pasākums, ko vēl skaļi neteikšu, un sekojiet līdzi, un tiekamies arī, ko Kaizers tikko teica. Hip Hops LV pareizi, jā? Hip Hops LV 5 gadu jubilejas pasākums Angārā. Tiekās. 10. oktobrī, bet pagaidi. Vēl mazais prezentiņš no mūsu draugiem. Kas ir draugi? Draugi mums ir Monsters, kā jūs teicu, jā, te pās. Nu, mēs nevaram nepamanīt, jā, kas ir mūsu draugi. Šitā ir īpašā pakāra uzlīme, jā. Tas ir ekskluzīvi, lūdzu. Okay, es nezinu, vai tāds dzer, bet gan jau tevi draugi, kas dzer, es pieņemu, ka arī pats var izdzert. Nice, ar savu. Paldies tev. Paldies Monster Energy par šitiem, ko draugu varēs izdzert. Jā, bez Monster Energy te viss notikt daudz grūtāk. Tā kā paldies viņiem, paldies skatītājiem, paldies Pakiem un tiekamies tur ārā. Puh! Šis ir beats un vārds. Šis ir beats un vārds. Beats un vārds. Jā, beats un vārds.